Sveiciens Mācībprieks kanālā! Šodien idejas sporta stundā. Nedaudz atšķirīgs no ierastā satura, taču vēlējos padalīties ar spēli, ko izspēlēju ar saviem skolēniem, kas bija tendēta uz basketbola metienu, prasmju attīstīšanu un sadarbības prasmju pilnveidošanu. Nepieciešamais inventārs šai spēlē būs basketbola bumbas katram skolēnam, dažāda izmēra konusi un mērlente. Sākam ar to, kā sagatavošanās ir ļoti vienkārša. Savus konusus novietojam basketbola laukuma centrā. Īstajā dzīvē tas izskatījās aptuveni šādi, ļoti vienkārši. Nākošais solis – sadalīt klasi divās komandās. Un tad par nosacījumiem. Spēle sākas, kad ar svilpas signālu skolēni sāk veikt mēģinājums mest basketbola bumbu no soda līnijas. Ja skolēns veiksmīgi trāpa, viņš gūs tiesības doties uz centru un paņemt vienu inventāra vienību un novietot savā zonā. Spēle ilgs tik ilgi, kamēr visi konusi ir paņemti no centra. Tad, kad skolēni ir arī nolikuši savas basketbola bumbas, pēc tam pēc svilpas signāla tiek dotas 5 minūtes, lai uzbūvētu pēc iespējas augstāku torni. Un spēles uzvarētājs ir tas, kurš nevis ir iemetis vai ieguvis vairāk konusus, bet tas, kurš spēj uzbūvēt augstāku torni. Tātad vēlreiz par nosacījumiem. Komandas nostājas pie basketbola groziem, soda līnijām. Protams, šeit var variēt. Man skolēni, kuri veica šo, ir no 4. līdz 9. klasē. Un, protams, var novietot arī citur, tuvāk vai dažādās vietās, bet kopumā visi tika veiksmīgi galā arī no basketbola soda līnijas. Tātad, kā jau minēju, ja skolēns ir trāpījis, viņš gūs tiesības doties uz centru un paņemt vienu vienību. Spēle beidzas, kamēr konus ir sadalīti pa komandām attiecīgi pēc tā, cik katra komanda ir iemetusi grozus. Un pēdējais, tātad, kad bumbas ir noliktas, tad skolēniem tiek dotas 5 minūtes, lai uzbūvētu pēc iespējas augstāku torni. Nelieli komentāri, kā jau minēju, šo veica no 4. līdz 9. klasē. Sākotnēji šķita, ka vecākās klases negribēs veikt šādu uzdevumu, tomēr bija ļoti interesanti. Kā arī bija ļoti veselīga dinamika, varbūt tie, kam nepadodas tik labi mest, vairāk iesaistījās torņa būvēšanā. Kopējais laiks varēja no 10 līdz 15, bet nevienai no klasēm, arī mazākām klasēm, nebija ilgāks par 20 minūtēm. Kas bija pozitīvi, skolēni nezināja, kurš uzvarēs līdz pat pašām beigām. Un kas bija pozitīvi, nevienmēr uzvarēja tie, kas bija iegūši vairāk konusus, bet tie, kas varēja parādīt savu radošumu un uzbūvēt augstāku torni. Tad es gribēju arī padalīties, kā skolēniem veicās. Šie ir daži no piemēriem no klasēm, kur viņi būvēja šos te tornīšus. Dažiem ļoti interesanti. Izspēlējām šo 2 reizes, 2. reizē pievienoja arī vingrošanas kārtus pie inventāra, bet šeit var variēt pēc tā, tad kas ir pieejams skolā. Un šie bija mani favorīti, jo šeit ar radošumu ļoti izcēlās, un pats lielākais tornis šajā attēlā bija 2,17 m. Paldies, ka skatījies šo video, atbalsti kanālu un pieseko tam. Cerams, te arī tev izdosies īstenot šādu spēli savās stundās. Atā!